Sveiciens visiem no saulainā Salaspils laukumā. Beidzot ar Arni esam ieradušies, daudz ir prasījuši, kur tad Salaspils laukums. Tāpēc mēs šodien esam šeit, lai pārbaudītu, vai laukums ir mainījies uz labāko pusi. Paši esam spēlējuši kādu laiciņu atpakaļ un vairs nav braukuši, tāpēc ka godīgi laukums nebija tā īsti spēlējams. Traucē daudz cilvēku. Šodien mēs esam no rīta. Cerams, ka atpūtnieki mums netraucēs. Redzēsim tad, vai laukums ir jau labāks un vai ir vērts braukt vai nebraukt. Tā re, kur pirmais tīpads, tīsains. Tīpadi īsti nemainījies kopš iepriekšējās reizes, teiktu tā. Bet arī nevar pateikt, ka baigi iznesējušies ir. Būs pietiekami labi spēlēšanai. Pirmais gros uzreiz jāmet 100 metri. Visur ir OB. Vienīgais šķērslis ir tas, ka cilvēki bieži vien staigā pa to ceļu un jāgaida dažreiz. Tu negribi nevienam trāpīt. Bet mēģināsim, pagaidīsim to čali tikai, kā paies garām. Pliko. Jā. Tā ir vērts pieminēt, ka šeit arī notiek weekly un dažreiz arī skanošie turnīri, jā, kur var izcelt piķīti. Un paldies Didzim Maldrim, ka uzņēmās šeit tagad būt par atbildīgu un vadīt weekly, kas ir forši vienmēr. Ka ir cilvēki, kas organizē un darbojas komunā. Tā kā paldies viņam un noteikti, ja jums patiks, kā šis laukums izskatās, tad jūs droši varat pievienoties un uzspēlēt tajos weeklyos. Skaties, saule uzreiz nosvīda. Viņš mums parāda, ka mēs šodien arī dabūsim pasvīst šajā laukumā. Uzreiz pirmajā grozā tev ir 100 metri nedaudz uphill un visur OB, tā kā ir interesanti. Un double mando. Jā. Es izmetīšu DD3 sealine, mēģināšu ar labo pusi, gar OB, lai atnāk atpakaļ. Apmēram tā. Oi, tas galīgi nedaudz par īsu, varbūt circle edge. Ko tu metīs? Nezinu, ko tādu uzreiz OB izmest. Jā, tā ir, lai pārflipo un uzreiz mēs neatrodam dispērs. Nav jau variantu, man ir tikai viens DD. Šobrīd nav baigi vēja, tāpēc it kā varētu arī nestabilākus mest. Izvēlēs taisno ceļu. Apmēram turpat, kur es, varbūt pat tuvākais. Jā, laukums jau ir forši, pats par sevi to atbrauc. Pirmie grozi, kas te ir apkārt piemineklim, ir smuki, tā kā viss izpļauts, pļāviņas. Bet tad pēc pāris groziem tu ieeji mežā. Un mežā tur bija diezgan pabriesmīgi. Tajā reize, kad es sāku pirmo reizi atbraucu uz šito laukumu. Putting competition. Tu ar 7% haizeri, un es full flex DDR. Jā, es mēģināju nokontrolēt, lai nav pārāk tālu. Bet mēs šeit sev izveidojam tīpadu. Jā. Labi, idejas, ka Arnim jāmet, bet es mēģināšu viņu bigpatot. OB. Jā, tie grozi tā īsti labā puse neķer, bet vismaz pro. Bet kā jau šitā kanālā, mēs vienmēr metam otrus putus, lai parādītu, ka mēs esam pro un mēs varam taisīt korekcijas, lai iemestu otro putu. Mums vajadzēs kaut kādu otrā puta percentage uz ekrāna, zin kā. Jā. Cik pro procentuāli tais. Viņi te jau vairs nav ko tā arī pa to labo pusi, korekcija. Gandrīz. Tavs procents krītās. Jā. Šobrīd ir 0% pro. Pret maniem 100. Redzēsim, kas būs tālāk. Otrais grozs. Uzzīmēts ir aplītis hazard. Mēs pārbaudīsim, vai tiešām ir aplītis. Ja būs kaut kādā cita ģeometriska figūra, nezinu, uzreiz būs nebraukt. Uzreiz būs nebraukt. Nē, es jokoju. Jā, 79 metri un aplīti jātrāpa. Uz precizitāti jāpaņem. Idejiski tie koki, jā? Idejiski turpinām. Jā. Ja jūs vēl neesat pārliecināti, ka šito disku jums vajag, tad šis video jūs pārliecinās. Cerams.
Ok. Laikam ne. Skipiņš. Par īsu. Nevar zināt, es vienkārši neredzu pirmo to stabiņu. Es redzu pa malām tikai. Jā, es redzu pa malām, izskatās, ka tomēr ir jātrāpa starp kokiem. Bet nu tas nekas. Tas nekas. Es ar šito disku netrapu saliņās. FD eisiņš. Kā tev izklausās? Aiziet, jā. Oi, nē. Tas nav eisiņš. Bet... Varbūt safe. Pašā maliņā. Tā, šobrīd notiks OB inspekcija. Ja mēs rīkojamies pēc kaut kāda aplīša un šeit kaut kur ir stabs, tad varbūt man ir safe, bet, kā redzat, ir pietiekami tuvu grozam. Bet esam nedaudz ārpus. Ja skatās pēc stabiņiem un tā tālāk, tāpēc iesim uz drop zonu, tas nekas. Tas nekas? Dropenīte ir te kādi 14-15 metri, kas ir laba tāda distancīta. Apšaut halfcourt puts arī notiek no tādas pašas distances. Tā, šātavs Juris Ķevers. Pagā, pro otrais. Šis galīgi bija gara. Tāpēc es rīkoju konkursu, nevis piedalos viņās. Nedaudz augstāk un būtu. Nē, tas ir zemāk tieši. Mēs zaudējam tikko daudz pro procentus. Te pa lielam jau ir clean-ups. Pat ja mēs netrāpīsim, tas nekas, mēs nespēlējam uz rezultātu. Tas nekas. Ar kameru. Ar somu mugurā un ar 2 puturiem. Bang, bang. 50-50. Atradām trešo grozu, 75 metri. Mando, jāiet pa kreiso pusi, te ir drop zoniņa kaut kur pa vidu un grozs ir labējā pusē. Kaut kur es viņu neredzu baigi. Pavasarī var redzēt gan ziemā. Ok. Nu es te pirmo reizi atkal. Es nevienā laukumā Latvijā neesmu spēlējis. Tā kā, jā. Tev ir tā kā Valmiera. Nē, tu vienkārši atbrauc mājās un tev tas Men in Black. jā. Bet šeit, jā, pirmā reizīte. Pagaidām jau ir ok. Man jau patīk. Jā. Perfekt. Paldies. Tā ir, kad nezinu, kur jāmet. Jā, aiztais acis un... Kad nezinu, kur jāmet, tad ir labi sanāk. Vienkārši met. Vēl ideālāk. Kam bija labāks? Jā? Man liekas, ka man bija labāk. Vai viņš bišķiņ iet pa labi tālāk. Kur ir dropene vispār ir? Es neredzu. Uz priekšu, sarkana karodziņa. Jā, es redzu karodziņas. Nu jā, tematiski šeit... Oi, te baigi daudz. Tematiski drop zonas šeit ir tādas, ķipā, var mēģināt vēl iepatot. Te ir super bies. Ir. Visi šitie. Te nav līnijas, te ir vienkārši... Sprejam prej? Jā. Jā, lūdzās. Jā, man bija 4 metri un tev ir circles. Diemžēl. Vai par laimi? Kaut gan jā, zinot Arni. Un viņa traģisko backstoriju. Par to, ka viņu bērnībā iedzēla outside puteris. Un kopš tā laika, jā, sakoda. Un kopš tā laika viņš met tikai iekšā viņus. Kā rekord, jā. Par ko ir tas stāsts? Tas ir reverse pro. Kas amatieris. Tas, kurš iemet pirmo un neiemet otro. Jā. Viegls putiņš. Neesmu pro. Visi pro met 2 reizes, cik es skatos. Jā, Makbets un pārējiem viņi vienmēr 2 izmet. Treniņa laikā tev obligāti vienmēr ir jāmet 2. Nu, šis taču ir treniņš. Nē, šitais ir braukt nebraukt. Ok. Tas ir citādāk, jā? Jā. Nekā treniņš. Nedaudz atšķirās. Ir tādas nelielas nianses. Nelielas, jā? Nelielas tādas atšķirības, ko var tikai mūsu kvēlākie fani pamanīt. Tāpēc, ja jūs... Rakstiet droši komentārus, kādas ir atšķirības starp practice raundu un braukt nebraukt. Mēs esam atnākuši līdz pirmajam par 4 laukumā.
Īstenībā forši par 4. Pirmo tu tā kā uztaisi placementiņu, un tad tev jātrāpa iekšā gepā. Kas, manuprāt, ir ļoti labs dizains, un daudzi laukumi arī ārzemēs, un tīpaši Somijā. Taisa tādus dizainus, kur pirmais metiens tev ir brīvs, dari, ko vēlies, bet pēc tam tev ir jābūt precīzam, lai nonāktu un nopelnītu to putniņu. Jā. Tā kā ļoti labi dizainēts grozs, man patīk. Es metīšu kaut ko taisnu. Šeit ir tikai placementiņš, jā, tāpēc es metīšu CD1. Kas taisni, lai, ja viņš noflipos, nenoflipos tas nekas. 147 metri nav tālu, šeit ir tikai placement. Ar 47 un tad 100. Jā, te var arī īglus dabūt daži, kas met 140. Kas, protams, neesam mēs. Jā, bišķiņ aizies pa kreisi. Nav zapā. Bet arī labi, jo man patīk ar Haizerī tā kā ieiet pie groza, nevis taisni metien. Nu, ja te ir viena alga, tad jau... Es domāju, tavs DD šeit ir normāli. DD, protams. One love. Varētu jau arī STD vienu dabūt. Pamēģināt, jā, beidzot. Bet nē. Nē, šitais... Te var, lai viņš tā kā taisni iet tālāk. Nu, līdzīgs arī nofeidos. Ļoti līdzīgs. Jā, turpat tas. Un vēl pieskapoja pie samērā. Jā, visu. Tu varbūt višķiņ tālākais. Taisējam minijus tagad. Te joprojām ir tā šoseja neliela, no kurās parasti iet vējiņš. Šodien mūsu laiks lutina. Jā. Un, viņi visu laiku ir OB? Ir patīkami spēlēt. Jā, droši vien viss ceļš ir OB. Bet tur tālāk, tur ir tāds natural OB, ja tur pārflipo parāk. Jā, es ir atpakaļ, ne? Tev tālāk bišķi. Tev bija flips. Man stipri tālāk, ja, Pāva? Jā, pat Ārnim kaut kur meklējam. Viņam vienkārši metrs. Uzmetīsim taktiku, jātrāpa gepā. Diezgan zemu. Šeit ir tāds natural triple mando bez mazai, kurai jātrāpa. Un tad tu esi pie groza. Perfekt. Jā. Maziņš skipings, bet tas ir 3 metros. Sanāc. Skaists. Var tā kā vienkārši taisnāk. Taisni, jā, gepā. Taisni un pats iekritīs. Pats iekritīs, jā, grozā. Oi? Var arī plašu, bet var arī tā laika. Izcīnījās un vēl to. Labs? Labi, tas bija veiksmi. Labs. Nē, nu veiksmi jānopelna. Jā. Diska izvēle bija pareiza. Tas ir galvenais. Tā, nulē. Ārnim, varbūt nedaudz jāpastrādā man tapiens. Jā, tā bija labāk nekā man. Jā, izskaties, ka tev bija labāk, bet kaut kā... Bet šitie jau ir... Kriptonīts? Nē, jā. Nē, nu jā. Bet... Twice ar plak. Jā, ir pro. Vēl viens par 4. Jā. 149 metri. Banana. Banana pa kreisi. Arī placementiņš jau un tad... Jā, palielam vienkārši Haizeri pēc iespējas cik daudz vari. Un tur tā kā atverās vai ir tad atverās pilnībā, tur tāds normāls lauks. Un tad ir piemetiens arī Haizerīt būs. Nu, labi. Nu šeit idejiski varētu Haizerā, bet vajadzētu arī Haizerflipē, lai tev pušo tā kā tālāk, jo tu negribi būt pārāk šauri pa kreisi. Tāpēc uzmetīšu enigmu, kas man nedaudz flipo Haizeri. Cerams, ka sajies. Nu, izgāja. Es domāju, tur pļavā bez maz vai ļoti viegli piemest jau jebkurā gadījumā. Arnis Vaiks neparakstīts, ja pazaudēs, varēsiet meklēt. Īstenībā jā, es neesmu uzlicis. Tas tā kā galīgi ne pēc PDJ. Jā, bet labi, ka mēs nespēlējam pēc PDJ šobrīd. Jā. Nu, STD beidzot man arī ir noķerts viens. Kas tos? Viss putniņš palido garām. Man reāli jāmet tur, kur viņš lidoja. Jā.
Arnim reāli putns parādīja ceļu, kur jāmet. Viņš vienkārši uzreiz ideāli izmet Pirmais metiens ar jauno šajā disku. laukumā. Jā, ar jauno disku pie tām. Konfekte. Viss instantly bagged. Jā, Ja neatradīs. tad varat ņemt. Tad Viņš nav parakstīts. skatītāji varat iet Varat meklēt. medīt, jā. Jā, Arnim nedaudz nofeidēja aiz tā stūra iekšā, bet man liekas, ka tur vēl ir skats taisnīgs. Nu, bet Tā. te ir low ceiling un double low. No forehand. Jā, lai basically tās pats vienkārši taisnīgs. Gribētos jau backhandā dabūt šeit, lai ir pāri tām eglēm un viss, bet metīšu idejiski forīti turnovera un lai viņš iet ar origin. Oh, wow. Jep. Labs. Grīnā. Green. Green. Zaļš disks, Mhm. grīnā. That's how it works. Logic. I don't make the rule. Nē, tas bija origin, tas nebija logic. Tu domā tev tik tālu? Reku, man atlidā abstrakti nedaudz. Vajadzētu, lai pušos priekš. Tev nebija jāiet ar visu savu aparātu. Ir, redzu. Redz. Oj. Ej pie groza. Ārnis teica, lai eju pie groza. Viņš ir tik pārliecināts. Šobrīd Ļoti, jā. savos Ļoti spēkos, pārliecināts. ka ir gatavs iemest grozā. Tāpēc piestrādāsim par kečkemu. Jā, te vispār nav nekā. Kur viņš ir tur. Te vispār nav nekā. Bet es filmēju kečkemu, tev jāmet iekšā, es nezinu. Jā, ja šeit aizies tajā kreisajā pusē, ir absolūti briesmīgi kaut ko saražot. Tāpēc ļoti svarīgi ir turēties pa fairway. Forehand rollers. Tieši manā somā. Nē? Jā, aiziet. Noparkoja Kaut grozs. kā tā. Kaut kā, un teica, ka neko nevar. Es māju ar roku. Kamerā noteikti var redzēt. Piezūmosim. Bet jā, izcils metiens rollerīti. Es godīgi neticēju, jo es neticēju, tāpēc, ka es ticēju tev uz vārda, ka tur nekā nav. Un tu pats sevi pārsteidzi. Jā, jā. Pārāk nestabils. Jā, ar roku tikai. Jā, grūti. Bez kājām. Jā. Es tāpat ar kājām baigi nevaru tālu aizmest, tad tev vispār vēl. Jā, tikai ar roku. Tā, nu ko, mums jau ir 6. grozs. Tunelītis, 83 metri. Forši tās vēl papildus var pieminēt, ka katrā grozā ir šitādas uzperiktes. Jā, miskasti, vai neskatāmies. Jā, kas ļoti labi vienmēr raunda laikā tev atgādina par tavu spēli. Piezemina, tā kā humble. Jā. Un reāli šitajā grozā ir jābūt diezgan humble, jo te ir 83 metri tunelītis. Kiks pa labi, pa kreisi ir nāve. Tā kā būs interesanti. Idejas tāds fleksiņš tieši. Bet baigi grūti nofleksot, jo pirmais koks tieši traucē. Tāpēc ļoti labi ir mest hyzer flipā. Ja pāries, tā kā pārgādzīsies pa labi, ok. Ja būs taisnē arī ok, pa kreisi, tur var izlist. Un fleksu ir baigi grūti mest. Bet tāpēc es to arī darīšu. Taisnu metienu ar mindbenderu. Tāpēc, ka grūti. Tāpēc, ka ir grūti. Jā. Šeit neesam šodien, lai vieglus metienus pildītu. Tieši tā. Zemais. Bet Fairway hits. Tas ir labi, jo šeit var iegrupties. Man tāds sajūta, ka DD atkal nāk ārā 83 metriem. Jā. Jo viņš man aizies pa labi. Arnes, cik daudz tev distance vajag? Yes. Yes. Maksimum, cik vienmēr. Es nezinu, ko CD1. Labi, jā. Approved vai Pāvils? Approved. Jā. Tas būtu ideāli. Godīgi, diska izvēle bija pareiza, tas varētu pat eis iekrist. Arnis Es joprojām neticu. 5 sekundes. Tur ir kaut kāds horizontāls, kas Jā. šidā ir izgāzies, un es pa viņu trāpīju. Tā gadās. Tas ir diska golfs. You love it, you hate it.
You hate it, you hate it. You hate to see it, but I love to see it. Kors meitene, labi, nav tik Nav traki. tik traki. Pagad, man pirmā pat jā. Vai izmetīju. Un tev jau ir prime position. Nu, kāds prime uz Bogiju, jā? Jā. Jep. Ok, tas ir labi. Bišķi pa labi, un kurš zina, varbūt tu. Ir kaut kas? Forehand turnovers? Nā, backhandiņš parastais. Ok. Mutantu. What? Ja tu piemetīsies, tad saukšu par Profesor X. Oh! Pat mutants negribēja iet pa kreisi. Jesus! Atkal rolleris. Arnis... tu vari dabūt šitos iekšā grozā, ne? Jā. Es tā paugarīju. Nu, otrais. Profesionāla procents. Jā, Arnis šobrīd nav profesionāls šodien. Labi, ejam uz nākamo grozu, mums te ir baigi tuvu ir. 7. Līdzīgs 84 metri, bet ir var redzēt tikai te gēpa jātrāpa, kas ir atzīmēts. Ar roku atzīmētais OB, laikam pielikts tagad ir. Agrāk nebija OB long, bet droši vien izdarīja tāpēc, lai pasargātu nākamo groza spēlētājs, kas ir ļoti gudri. Tomēr 80 metri, zin kā, pro divīzija jāmet midrange. Jā. Tīpēc te arī nedod nekādu ieskrēnu, tāpēc uzmetīsim originu, hyzer flipā tāda, lai viņš iet tur kaut kur. Respekt. Esencīti. Diskap nedaudz, jā? Diskap, jā. Man nav tik daudz distances kā tev. Tā viņš saka. Jā. Un tad vienmēr pārmet tālāk nekais. Jā. Vienreiz bija. Limbažos pēdējais gros 113 metri, OB long Arnis aizmet sākais, man nav distance. Tur ir no kalna downhills. Jā, nu tas ir tas gepiņš. Zini, kas ir, jā? Nu. Te tik daudz zirnīku tiklat šobrīd. Nu. Es baidos par savu onkuli Benu. Ja man iekodīs zirneklis, Nu. un tad viņam būs jāuzmanās. Rekur ir. Kur? Tā jau vienmēr ir. Tā jau vienmēr. Es pareizi noliekst savus ratus tieši pie diska un tad meklē kaut kur citur. Klasika Arnis. Man jau ir ieradums izstrādāts, vienkārši iet pie viņa ratiem meklēt disku. Kamēr viņš vazājas kaut kur citur apkārt. Čing! Gandrīz trāpīja pa manu disku. Jā. Tā kur izskatās gaps no otras puses. Ļoti šaurs. Ir šauri. Ļoti šaurs. Bet ja aiziet, tad viņš iet un rekur. Dažreiz var sanākt arī šitā, kā noparko. Noparkojās. Absolūti. Pat nav jāpato. Bez variantiem. Viņš vienkārši kačā sev to pro procentu. 8. gros, 68 metri. Dog leg pa labi. Izstās tur tajā spraudziņā, jā? Var arī 1 metru pielikt, ne? Tad būtu nice. Atkal forīts, jā? Tā izskatās. Un baigi es zem grozu neredzu. Ar skipu jāspēlē rekordgrozu. Rekord taisni šeit. Rekord šeit. Reiz kokiem, tur viņš tā kā uz pusēm sadalīts. Sarkano tādu redzi? Nē. Bordeaux. Tagad redzu, jā. Kādu tu grozu meklē, zaļu? Nē. Tev patīk tādi forīši? Nē, man gribētu uz backhanda. Nē, te nevar tikt. Nav backhands vispār? Nav vispār. Esencīta? Nē, Anītī. absolūti nekas backhand. Labi, ok. Tur būs tādā džungļos. Nav godīgi, viņš pirmo reizi un uzreiz noparko grozu.
Nē, kaut kur aizripoja pa kreisi. Kārtība, tas ir grīnā. Nu, normāli. Bet, nu jā, Anītī. what the heck. Es necerēju, ka vienkārši es tik spēcīgi izmetīšu. Un man FD3 vienkārši taisnīgs gāja. Nu jā, un tā kā šeit ir tas mozzarella Tur stiks. gross ir vispār džeilā. Jā. Oh my god. Tāpēc Šitam ir ļoti reāli kā svarīgi, restes izskatās. svarīgi, ka tev ieskipo, pagriežos pa labi. Jā, jo tur ir brīvāks, bet te jau. Jo rekord tev tur disks. Viņš reāli tā kā cietumā izskatās gross. Jā. Man interesē, ko šis gross ir izdarījis. Jā, ka viņš tur ir nolikts? Kā viņš ir tādā cietumā ir ielikt. Jā. Oh, nē. Dievs, tik bēd. Tas pat nebija metiens, tas pat nebija vispār tas, ko es vēlēju. Gandrīz no koka. Neizstrāja. Ārnim it kā grīnā. Šitais gross viņš tev šitos inside circle procents. Tad tas tievais tāds. Ģēpiņš ir. Reāli, ar Spin. 3 kokiem, Jā, 4. Tur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ak, Dievs, cik zemu jātiek tad ir? Varbūt šitā vien. Pastum. O, dabūjā. Pilnīgi vienādi. Nu, bet te nebija variantu. Skill. Te nebija variantu caur šeien tikai šitā te. Viena diska Un viņš jau lieluma iet gaps. projām jau, bet kaut kā noķer. Pro. Smuki. Teitais gross ir tas signature, Jā. var tā teikt. Jā. Kāds, Muiškunga das tā ir. Jānis sauka. katrs var interpretēt pats, kā nosaukt šito grozu, bet šeit ir interesanti ir tas, ka te var spēlēt droši. Var tā kā iet taisni līdz pagriezienam un spēlēt tā kā ir domāts. Vai arī, te ir arī Simon rauts. Idejiski, ja ir pietiekami daudz spēka, var izmest pilnīgi kaut kur, lai viņš tur iet. Un tad tu esi diezgan tuvu grozam, ka var, ja tu nejūties droši, ka tu vari aizmest tā kā līdz tam pagriezienam, protams tās, kurš var aizmest, tad var mēģināt arī to darīt. Cik atceros, agrāk tā varēja. Varbūt šobrīd izauguši kaut kādi tur zari, bet jā, idejiski tā vajag. Gribi, lai parādu? Nu, parādi. Simon rauts, jā. Pazaudēšu kādu disku es gribu pazaudēt šodien. DD3. Nē, man ir tā kā Enigma, zinu, ka jau ir veca. Jā. Nebūs Viņa žēl. var. Atdauzīta. Es domāju, ka tu nenofilmēsi baigi. Jā. Bet idejiski ir tā, Tikai initial release. ka tu mēt, un lai viņš tur iet pa kreisi, ka viņš ir pāri visam. Kalniem, labi, copyright. Nu, maybe. Kaut kur tur nokrita. Bet Bet tas bija tik augsts. vajag vēl pampot, pāri visiem, tā kā aizstā līkuma, lai ir. Man liekas, ka Ārnis kaut ko muld, ka viņš nav spēlējis šeit. Pirmā reize. Izskatās vienkārši Man kā meža vietā. golfs daudz Jā. labāk nekā kaut kāds Jā. tur, nezinu. Pļaugols. Kurš tāds visgrūtākais, man liekas? Tāds, kur visu laiku jāmet. Las Vegas, čau. Jā, Las Vegas, jā. Patīk zīmēties mežā. Jā. Nē, sākumā jau varēja redzēt, cik negāja baigi forši. Tajos atvērtajos grozos ar visiem OBL. Bet mežā ir foršiem. Tas ir 100 Jā, nu tev pa tālu. tālu aizgāja, tāpēc es arī gribēju. 100 reizes pa tālu. Jā, es mestu ar midrange sākumā, lai varētu nolist tur, kur tev ir ratis tā apmēram. Vai arī mēģināt bišķiņ. Bet baigi šaurs tas ir. Nu, Haizerflipā jādabun. Nu, baigi šaurs tur ir. Bet, Nu, ko labi. padarīs? Jā, es neteicu, ka būs viegli. Jā. Bet atceries, tas ir par 4, jā?
Jā. Tā kā viss kārtībā. Jā. Tagad man jāskatās, kur man ir mans Nigma. Simon Rauts. Tev virsu. Skatībā. Labi, ka nebija tas Zemāks. Eagle McMahon incident. Nu, tā vispār nekā nav. Kaut kāds pičauts. Tur jau grīns jau te pats. Nevar jau kaut ko te pajokot. Ko pajokos? Jā. Vari pajokot. Jā. Cerams, ka disks nejokos. Šīdien starpā tā. Čirk. Vienkārši Čirk. window of despair jāatrap. Vā? Nu, kaut kā tā. Ko tu tur atradi par līniju? Ko tu Kas tā? Tur augšā un ir, nav. Ko sarunāja, jā, ar mežu? Jā, ir, nav. Cik paradēsi tagad? Neko, viss normāli. Calculated. Diem. Jau apsties. Maģija redzi? Kā Māki vienkārši šitā? lido, jā? Gaisā. UFO 100%. Bāc! Jā. Tagad no ko ka varē. Mhm. Tā arī vajadzēja. Labi, ka tur ir backstops tāds pilnīgi. Interesants grozs, tāds sarežģīts. Šeit trīnieks ir tāds, vai nu tu gāji pāri visam un Jā. čītoji tā kā, Mhm. vai arī tu vienkārši izpildīji labus metienus. Respekt visiem, kas māk dabūt viņus. Tie nebijām mēs. Te nebija mēs. Sēdlī. Elektrisks skats tiešām. Ļoti labi izskatās. Bzzz, bitītis. Arnis teica, ka viņš baigi izceļās Ko? meža golfā iepriekš. Tāpēc Tas jau ir ūdens. Tas jau ūdens golfs skaitās. Te ir tās gepiņš. 10. par 3,76. OB aiz. Bet OB izskatās diezgan patāli, vai ne? Nu, ir, jā, šeit ir nav Jā. tik breidīgi. Tīpaši, ja tu met kaut ko lēnu, puturs midrange. Te ir atkal FD, man liekas. Nu, es nezinu. Nu, Man midrange man nav tāds taisns. Ir, Nu, labi. Pamēģināsim originu. Ja viņi visu laiku nesa somu, un tas... Un nemētā. Nē, man nelido. Man nav tāda diska, kas tā kā Heiserflipo vēl kaut ko dara, un tad vienkārši viņam origins stāv somu. Nu, re, pazaudēt. Nē, es jokoju. Ok. Nu, re, nu, ko saka, ka nav. Nezinu, man viņam tā maliņa, liekas, baigi mazā tāda. Nu, pieradīs. Jocīgi. P3X, S-line, S-line. Olģ, Inovas. Jā. Pīp. Tu tā kā arī pie Oi, manis, tur jā? cilvēks uzreiz. Jā, te sāksies Savāc, tur jā. tā kā cilvēki. Mhm. Cerams, ka nesavāks diskus. Es taču varēju linku mest pilā jaudā. Nu, jā. Jā, Tu jau taisies tur FD. Nē, man aizgāja labi. tev ir Tev pakaļ. bišķi nofeidē. Baigi vāji tu tā uzmeti to originu. Es zinu. Es gribēju trāpīt gapā. Nu, jo stiprāk metīsi, jo lielākas izredzes ir, ka tu trāpīsi gapā. Jā. That's the ultimate truth. Ai, tie zari. Te tā nesanāks tavs augstais puts. Te spin. Un ūdeni. Valas šāra. Valas šāra nedomā vispār ko dara. Fū, Nē, ir safe. viss kārtībā. Viss kārtībā. Buļ! No. No. Pro? Tā, ja kur beidzot izgājām. Un aiziet prom, cipā, zin kā. Nafik disku golfs. Ielec un... Pofik disku golfs. Rekur, te ir tik skaisti. Te var nopeldēties uzreiz. Elektrificēties. Jā, dabūt. Ja iekrīt vats. Mēs idejiski atnācam uz 11. grozu. Mēs, protams, neredzam te tīsāju, Tīpats ir tikai. ir tikai palicis tīpats. Tāpēc mēs metīsim no viņa, jo es zinu, ka nākamais grozs jau sākās, tur tīpats ir.
Nekur citur mēs tā īsti neredzam. Mums vēl pameklēsim varbūt. Bet metīsim no šeit, te ir forehand metiens, kā vecais labojot. Kas pa skaņu? Tas kaut kāds... Tā nebija laba. Tur droši vien šitādi viss sastāv. Nu, par īsu bišķi. Bišķi. Bet būtu sako uz aizgaņu. Ir ok. Normāli. Tev trīc rociņa parasti mest uz ūdeni, vai tu esi pārliecināt savus prekus? Tā baigi komfortabli nav, bet, nu, linciņu vienmēr var nomainīt. Man tieši 2 atnāca. Jā. Ar huklēbā stampu to. O, tu jau biezais kaut kāds. Tāda rozā. Jā, tā jau diezgan drošs bija. Jā. Tā varēja ritīgi maukt. Nu, tie jau viņam tā kā tie rieksti. Kāda rieksti? Sanāca izsist no līdzsvara. Jā, man tālāk jāiet putot. Diezgan. Tad jau nezinu, pa ko viņš... Viņš pa to trāpja. Wow, pro no 3 metriem. Statistics. Improved. Mhm. Skaties, ko es attaisīju. Putu kuka. 12. gross. Vismaz ir tīsains. Par 4 forši. Te var ļoti droši mest. Pa labi tikai ir OB. Nevajadzētu nekām pārflipot, vējš nāk no labās puses, kas arī ļoti labi var. Īstenībā ir baigi ļoti droši. Haizers, jā. Jā, es metīšu. Līdz bērzam. Jā. Turpat labi ir, ja pat ja tev riktīgi pa kreisi aiziet, arī nav slikti, Haizers approach derēs. Grus tā kā taisnījā vai bišķi pa labi tur. Jā, viņš tajos nākamos, kur tas bērzu iet. Jā, bišķiņas tā kā pie tolītes. Normāli. Tur tolīte. Jā, redz. Jā, maigi tā uzmetu. Varēja, protams, droši ņemt vairāk pa labi. Man tikai STD iepatīkās toreiz. Nu? Tāds bišķiņ haizerītī. Es pārsti pārdzīvo, kad dabū, bet Arnis ir sajūsmu par savu pirmo STD violetā krāsā. Jā. Olē. Es arī uz tolīti, jā? Stabilāks nekā... Vai tas ir super īsts? Tieši krūmus, jā. Nu, bija pa daudz haizerīšu. Nauzapiņš arī bija nedaudz. Nu, nekas. Tas nekas. Bet ir ok. Bet tā patīkami. Protams, Tev varēja septembrī ritīgi varbūt nav tik kruti, kad ir tas zirnekļu tiklu laiks. Bet, kad ir silts, šeit ir patīkami. Jū. Bet ļoti vajag, lai paveicās ar laiku, jo tad, kad te ir vējš, ir tīpaši no šitās puses, kas nāk, tā ir tā pagrūti spēlēt. Jau man norausies, jā. Tu man norausi. Tu man norausies? Jā. Ja būs slikts mētiens. Jū. Puts ir. Jā. Baigi labi. Re? Ķer. Baigi daudz bija. Viss skudrās. Viss skudrās. Pilnīgi. Kur viņš bija? Tas... Es negribu ņemt. Ņem, Tas mazas melnas. Ņem kameru. Un feido. Tas ir 4 metros. Smuko. MD3. MD3. MD makšķernība. Man vienkārši tagad liekas, katra kustība liekas, ka man skudra virs uzskar. Tas bija mēģi. Ārnis tur bija tā kā meitene kliedza. Zolīdu. Nu, tu reāli amatieris. Šādi. Bišķi uzpūt. Jā. Jā. Redzi, uzreiz pro divas. Uzreiz pro 2 metru. Skudras. Gudras. Gros numur 13. 7 metri, taisns un kā vienmēr OB ūdens. Jū, pavējš. Pavējš, jā, bišķi mugurā.
Es uzmetīšu backhandu. Tad droši vien arī ir tas pats kā 11, ka tev vienkārši ir tā kā atklāti forīts, bet ja es slikti uzmetīšu, man būs čau. Un pavēja ir labāk uzmet tā taisna. Varbūt eisu pat. Ai, nē, netrāpīju līnijā. Nu, tas Grīns jau it kā ir, bet, nu, 999. gribās trāpīt. Mišķi tās skudras. Nu, legit, laik viņas atkal te. Un tagad tu te nemetīsi, ja, linku? Nē, Labi. es metīšu originu. Man jāpatrenē, tak ir? Jā, pareizi. Vienīgais. Jāsaprot, kā viņš lido. Nē. Nu, Tas ir ūdens, ja? neilgs bija tas stāsts. And hi, I'm Arnes, and this is my origin story. Taisns metiens. Vai forehands apkārt un visu laiku. Ko tev Bet it kā pavējš, likās, ka viņš būs stabilāks, bet... Nē, bet rekur redz, viņš tā kā mainās šeit. Te pēkšņi sāk pūst tāds pretvējums. Mēs arī naptuk izņēm. Low ceiling par. Un man ar airbounce, kā Simons. Gandrīz. Gandrīz. Labs. Un gros ir šķīps, viņš noslēdzas. Identiski. Jā, nevarēja ielikt. Rastvortī P3X. Jā, šeit ir interesanti, tāpēc, ka te var iet tā kā vai nu caur šito gapu iekšā, jā, vai arī masīvo haizeri, ja tu gribi tā kā, bet tad var pazaudēt disku. Nu, ja viņš atstāts pret koku, vēl kaut ko, tad ir... To mēs gribam, ja? Nu, negribam. Nē, nu mēs negribam, bet, protams, nav, piemēram, vasarā ir baigi, nu, nav problēmas, jo tur var iet, tur nav dziļš, tur var līdz pus šitējām aiziet. Ir jāmet vai nu tāds Anheuser Flex. 98 metri. Jā, 98 metri. Vai riktīgs tāds Heiser flips šeit. Tāds tals, bet puts ir priekš low ceilinga. Ir kinda ok. Nu jā, viņš jā, baigi stabils. Jā. Nu, tāpēc, ka pavēja arī. Te ir riktīgi Anheizeri jāizlaš, ja tev bija tā kā taisnība. Viss slikti LV. Oj. Nu, varēja būt sliktāk. Godīgi, tagad tev ir 99. Kur? Īstenībā baigi labs metas, man liekas, ka tas sliktāk, nu, distances ziņā. Bet viņš ir, tāpat vien ir, vienīgais, ka pozīcija ir tāda nekāda. Arnes. Tur nebija varianti. Ironman. Kas tur bija? Tur cilvēks. Nāk, Dievs. Galīgi garā. Tā egla traucē. Shirley. Otrs. Nu jā. Šodien profesionalitāti pievilārni. Jū. Nē, šitā. Oh my god! Neipil grozu. Viņš reāli. Reāli, nu pro. Viņš bija iekšā. Viņš bija reāli iekšā. Izspļauj ārā uz malas un vēl izkrīt. Trāpi. Skaitam. Viņš tāds. Jā. 15. Te nav ko baigi daudz, te ir vienkārši tāds spike haizers, kuru jāizpilda 76 metri. Un arī viss pāri visam. CTP groz gan jau kā viklijā. Un jā, mēs nofilmēsim no tās puses pie groza, nevis no tīpada.
Jā, nu, paspēlēs ar kokiem. Tāpat kā tev? Nu, jā, idejiski tāpat kā man. Es vienkārši nezinu. Es jau neredzēju savēju. Kā es varu pateikt, vai tāpat kā man? Nu, ja slikti, tad tā kā tev. Jā, tad tāpat kā man. Nē, tev ir, ir ļoti īss. Viņš šitajos bērzos trāpīja. Vai grūti bija saprast, pa kuru tā kā... Te ir gandrīz vai vajag caur inside, caur šito iet. Nu es gāju tā kā... Jā, apkārt tur nedabūs līdz grozam. Tā ir baigi grūts grozs. Man liekas, tā kā es tur tēmēju, tā kā garām viņa. Labi. Drop it. Piegrozi? Nē, nauzat. Atcer labo pusi haizeri? Nē. Okay. Nu, tas... Nē, tas nedara. Skaties. Ar kameru rokā, ar driveru. Precīzi. Trāpīgi. Nē, ar tavu driveru. Vienkārši pa stabili tie FD3 veidi. Tie P2 baigi stabilie. Tu vari pa kokiem nemest? Nu, 16. gross. 102 metri, nedaudz uphill. Ir tāds haizers. Vienkārši power haizer. Pēdējie 2 grozi ir vienkārši, vai 3 ir jāmoč šitā stipri. Labi. Oi, kā aizmetu bez haizera. Nedaudz pa tālu. Parīs. Droši? Jā, vēl koks kaut kāds. Uzrauja augšā, jā. Bet normāli. Te vairs neko citu nevar. Besīts jau bišķi. Labs piemetiens. Labs, jā. Tas bija slikts. Slikts piemetiens. Mēģināsim Simon Lizotte. Airbound pat. Airbound. Oh my god. Tas nebija pareizi. Bišķi effort. Oh! Tik labi izskatījās. Es vienkārši aizmirsu nedaudz, kā tu darīt. Tāpēc pirmais bija piemetiens, zin kā? Jā. 17. gross. OB ir atzīmēts pats piemineklis, tur nedrīkst, nevajadzētu mest. Vienkārši taisnīgs metiens pa lielu, 94 metri. Pēdējie 3 grozi ir vienkārši jāsāk mest. Jāsāk beidzot. Jā, un viss. Tas arī viss. Aiziet. Tā, es 94 metri, tāpēc es pamēģināšu ar Vanguardu tur tikt, vienkārši ar labo pusi tādu haizeru, lai viņš iet pamazām. Un visu ceļu un nosēžas. Nokontrolēt distanci. Skips. O, ko? Tāds skips bija, bet, ja būtu augstāk... Tur, man liekas, 3 vai 4 skipi bija. Jā. Vienkārši skipo. Jā, tur pat uz eisu varēja. Potenciāli. Ļoti labi nobremzēja tie zāri, ka varēja pat iekrist. Tas bija episki. Jā, ļoti labi. Jā, ļoti viegls grozs attiecībā pret par. Te ir godīgi tas OB ļoti grūti viņu sasniegt. Ja tu nemet forīti šajā grozā, kurš varētu ar nestabilu disku pārgāsties, tad tev problēma spēlētēm, protams, tu nekad nebūs tajā OB. Es trāpīju pa zāriem, un viņš tik un tā neizgāja lejā. Tur pretviņš nedaudz. Bet... Pro. Zolīni. Solid. Un viņš ir reformed, viņš nemet trešo disku jau vairs. Nē.
izaudzis. Jā. Character development. Ko? Pēdējais grozs 18. Par 324 metri. Tas ir viss cerība, kā līdz outsaidiņam tikai tikt. Es varētu. OB, tur labā pusē, ūdens un tā, bet, man liekas, nespēlējas. Tas grozs tur ir. Bet grozs ir kur? Tur iekšā, pie stāvlaukuma. Var redzēt. Ko? Tur ir stūris un tur sarkans nedaudz. Es redzu. Jā. Nu, reāli stāvlaukums arī ir. Nedaudz paveiš ir. Stāvlaukums ārā ir. Ja? Jā, droši vien. Nu, izlaidu pātri, super. Jā, tas ir šort. Jā, tas vienīgais. 60 metri. Vienīgā kļūda, ka nevajag aiz tiem kokiem būt. Uzmanīgi drāns. Nav ko lidināties. Wow. Nu, tas ir... Priekš Kaizera es varu izmest arī DD. Cipā taisnākā līnija fleksā. Tieši tā kā pamēģināt tikai. Tieši pa to koka barjeru. Nopietni. Tu crazy? Normāli noflipoja. Jā, nē, ja tas būtu no kreisās puses tāds flips, tad būtu circles, paši. Aizripoja, bet... Varēja jau neripot, bet... Jā, tas būtu 4 metri, bet palika. Nekas. Tās nekas. Bišķi. Nē, šitie bija bēd. Overcorrections. Es vienkārši gribu ānīti, bet atcerējos, ka es nemāku pat ānīti mest. Kaut tas ir iespējams, Pāvils un Ārnis abi kadrā. Es nezinu, vai es esmu kadrā. Cerams, ka es. Labi, jūs pēdējo vismaz pro. Nu, jā. Tikko izspēlējām 18 grozus ar Pāvilu. Bija jautri. Salaspils, discgolfa parks. Forši grozi, mešs man ļoti patika. Skaista vieta. Šodien nebija varbūt tik liels vējš, kā te parasti Pāvils saka, ka ir vējā grūti spēlēt, bet es, tā kā šeit pirmo reizi izspēlēju, man ļoti patika. Es teiktu, ka braukt. Man patika.